Google indeksē visus jūsu rakstus pilnteksta meklēšanai, un tas piesaistīs jaunus lasītājus jūsu e-laikrakstam. Kad esat aktivizējuši šo funkciju, Google būs nepieciešamas dažas dienas, lai to indeksētu. Lai aktivizētu SEO funkciju, jums ir jāizveido atsevišķs domēns vai apakšdomēna savam gudrajam rakstu veikalam. Lai iegūtu sīkāku informāciju, noskatieties skatītāja iestatījumu videoklipu vai vienkārši sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem. Pēc tam varat iestatīt SEO virsrakstu un SEO aprakstu katrai virsrakstu grupai, veikala vitrīnai, izdevumam vai rakstam. Klientu aizmugurējā daļā noklikšķiniet uz marketing un pēc tam uz Google SEO. Noklikšķiniet uz SEO teksti un no nolaižamajā sarakstā atlasiet teksta veidu. No saraksta atlasiet vēlamo veikalu, žurnālu vai rakstu. Pievienojiet SEO virsrakstu un SEO aprakstu. Saglabājiet izmaiņas. SEO virsrakstu un aprakstu varat pievienot arī sadaļā e-papīra, PDF un zīmola iestatījumi. Lai apskatītu konkrētu rakstu redzamības un veiktspējas analīzi Google, rīkojieties šādi. Sadaļā Mārketings, Google SEO noklikšķiniet uz pārskats. Sadaļā Veikals izskiju atlasiet, ko vēlaties analizēt. Varat vai nu apskatīt veikala frontes sniegumu, vai arī analizēt atsevišķus izdevumus ar to rakstiem. Pēc noklusējuma tiek parādīti visu veikalu frontes un numuru rezultāti. Datuma intervāls ir automātiski iestatīts uz visi. Ja vēlaties, šeit varat izvēlēties arī citus laika intervālus. Grafiskajā analīzē var arī parādīt un paslēpt klikšķus, impresijas, un pozīciju, noklikšķinot uz tiem. Ja sadaļā Veikals izeju ir atlasīts izdevums, sadaļā Pārskats parādīsies visi izdevuma raksti. Noklikšķiniet uz virsraksta, klikšķu, impresiju, vai pozīcijas, lai attiecīgi sakārtotu.